Man ir jākonsultēja ar savu kongresa delegātiem. Tātad es jau pieteicu, ka gatavojas Edvīns Puķe un nav politika organizācija. Es tagad caurskatīju delegātu pieteikumus, un tādu delegātu es nevaru atrast. Kur ir pie viesiem Baltijas geogrāfijas biedrība? Labi, lūdzu, nāciet. Paldies, patīk par iespēju runāt. Būsi pazīstam, mani sauc Edvīns Puķe, cienījamie 2. ātruma Eiropas pensionāri. Jā, tāds ir jūsu status. 2. ātruma. Jo tad, kad mēs... Baltijas geogrāfijas. Es esmu šeit, tāpēc, ka cilvēks, kurus ļoti cienu, palūdza man vakar sametēt internetā informāciju. Kurš tas ir, kas tu cienu? Ēriks Rozensveigs. Bet kur tu cienu? Kā lūdzu? Kāds uzaicināt? Nav laika. Ēriks Rozensveigs. Informācija par iztikas minimumu Vācijā. Iztikas minimums Vācijā, kurš netiek aplikts ar nodokļiem Vācijā. Federālā valdība ir pieņēmusi 12. minimālās iztikas līmeņu ziņojumu. Tajā cita starpā noteikts, ka 2019. un 2020. gadā iztikas minimums palielināsies sakarā ar augstajām dzīves izmaksām un paliks bez nodokļiem kā iepriekš. Termins iztikas minimums attiecas uz finanšu līdzekļiem, kas nepieciešami, lai sektu materiālās vajadzības, lai nodrošinātu izdzīvošanu. Pamatsumma bez nodokļiem pieaugušajiem, kas šobrīd ir 9,000 eiro, palielināsies līdz 9,168 eiro, proti 784 eiro mēnesī. 2020. gadā savukārt bērna pabalsts pieaugs no 4,788 līdz 4,896. Tas ir 408 eiro mēnesī. Šie te cipari par izpēšanāt ir labi zināmi, ko es runāju, ko pastāvīt tā mūsu pensiju komisija. Jautājums, kādā statusā esam, vai mēs piekrītam būt 2. ātruma Eiropā? Jautājums ir par mūsu valsts statusu. No tā izriet arī mūsu pensijas, no tā izriet tas, ka mūsu bērni un mazbērni pērk.